veikt šodien Benetenas super sarežģītajos uzdevumos. Šodien mūsu jautājuma tēma ir par Eiropas Savienību. Skatāmies! Iepazīstamies ar mūsu šīs dienas dalībniekiem. Nu tā, sveiki! Sveiks! Kā jūs sauc visus? Iepazīsimies! Mani sauc Blūgārkājis, mani Mīkls Rullītis, mani Oranžā Varde, mani Spogulis. Jā, jums visiem ir tik interesanti vārdi. Tā, tagad jums visiem pēc kārtas būs jāatbild uz jautājumiem. Jūs vienkārši sakat kādu no atbildušu variantiem, kurš jums šķiet pareizais. Taču atcerieties, es reiz nesaukšu, vai ir pareizi vai nepareizi. Tad, kad pēdējais būs atbildējis, tad arī es pateikšu, cik punktu esat sakrājuši. Sāksim ar Blūgārkāji. Blū. Sākam. Pirmais jautājums. Kurā valstī ir dzimis slavenais aktieris Arnolds Švarcneigers? Man šķiet, ka Austrijā. Nākamais jautājums. Austrijas karogā ir tikai 3 svītras, bet tikai 2 krāsas. Kādas krāsas ir Austrijas karogā? Zila un dzeltena, zila un balta vai sarkana un balta? No, sarkana un balta. Nākamais jautājums. Jau grūtāks. Kas ir redzams uz Austrijas 1 eiro monētām? Wolfgangs Amadejs Mocarts, šnicele vai kalns? Atvainojiet, mums ir nelielas tehniskas problēmas. Atgriezīsimies pēc reklāmas. Sveiki! Mēs esam atgriezušies studijā pie mums, un tagad mēs turpinām ar 3. jautājumu, kuru mēs uzdevām Blūgārkājiem. Blū, tu atceries jautājumu? Jā. Un kāds tas bija? Tas bija, kas ir redzams uz Austrijas 1 eiro monētām? Pareizi. Un kāda ir tava atbilde? Mana atbilde ir kalns. Kāpēc tieši kalns? Tas tāpēc, ka Austrijā taču atrodas Alpu kalni. Nu jā, labi. Bet tagad tu zini, kas pēc kārtas būs par jautājumu? Pēc kārtas būs 4. un tev pēdējais jautājums. Kas bija Kipras galvaspilsēta grieķu romiešu valdīšanas laikā? Pafosa, Famagusta vai Kirēnija? Nu. Lai būtu Kirēnija. Labi, bet kāpēc tieši Kirēnija? Jo...
Tāpēc, ka skaists nosaukums. Labi, un tagad saskaitīsim tavus punktus un pievērsīsimies pie nākamā, pie Mīklas rullīša. Tiek skaitīti punkti. Skatītāji, tagad jūs varat redzēt blūgarkāja nopelnītos punktus. Bet tagad pievēršamies pie Mīklas rullīša. Labdien! Un tagad jautājumi tev, Mīklas rullīti. Kuru jūra vienlaicīgi apskalo gan Itālijas, gan Spānijas, gan citu valstu krastus? Egejas jūra, Baltijas jūra vai Vidusjūra? Vidusjūra. Jā. Labi, bet es neteikšu, vai ir pareizi vai nepareizi. Nākamais jautājums. 1986. gada vienotais Eiropas akts noteica Vācijas atkal apvienošanās procedūru, izveidoja Eiropas vienoto tirgu vai izveidoja Eiropas plānu kosmosa apgūšanai. Man patīk kosmos, tāpēc es teikšu kosmosa apgūšanai. Tad tev patīk kosmos. Nu labi. Nākamais jautājums. Kurā no šīm tropu salām norēķinās ar eiro? Gvadelupā, Jamaikā vai Bahamas? Lai būtu Gvadelupā, kaut arī es nezinu, kas tā ir par pilsētu. Salu vispār, jā. Tad tavuprāt Gvadelupā. Labi. Noslēdzošais jautājums ir, kurā pilsētā 2004. gadā tika nozagta Edvarda Munka glezna Kliedziens? Oslo, Parīzē vai Londonā? Oslo, Parīzē vai Londonā? Es zinu. Oslo. Viņš ir sniedzis savu atbildi. Labi, tagad jūs varat redzēt, cik punktus ir ieguvis Mīklas rullītis. Un punkti ir saskaitīti. Bet tagad mēs dodamies mazā reklāmas pauzē. Sveiki, draugi! Sveiki! Tagad ēters jau drīz būs. Ejam! Sēdēšu vēl uz aizkulisēm.